pašsaprotamu lietu nevēlas atzīt. Viņi dēvē mūs par radikāliem nacionālistiem. Viņi nesaprot, ko nozīmē eiropeiska politika. Vācija, Francija, Anglija, Itālija – tās visas ir nacionālas valstis. Francija ir francūžu valsts, Itālija ir itāļu valsts, Latvijai ir jābūt latviešu valstī. Tas nav radikāli. Tas ir pašsaprotami. Tēvzemei un brīvībai LNNK nav nec pati lielākā, nec pati ietekmīgākā partija. Diemžēl, jo Tēvzemei un brīvībai LNNK ir vienīgā no Saeimas partijām, kuras programmā ir rakstīts, ka Latvijas valsts mērķis ir latviešu interešu aizstāvība. Tēvzemieši ļoti bieži ir palikuši mazākumā, domājot par Latvijas interesēm. Roberta Zīles 2006. gada ekonomiskā programma tagad izskatās pravietiska. Ja vien toreiz Tēvzemei būtu pieticis balsu un ietekmes, iespējams, tagad viss būtu pavisam savādāk. Latvieši ir sašķelti. Krievu tautības cilvēki ļoti vienoti balso par partijām, kas atklāti rūpējas par viņu interešu aizsardzību. Nacionāli noskaņoti politiķi vienmēr ir mazākumā. Tagad atkal ir iespēja kaut ko mainīt. Atbalsti savējos Tēvzemei un brīvībai LNNK. Varbūt nacionālā politika vairs nav aktuāla? Varbūt tas nekas? Ka ir tādi politiķi kā Šlesers, kurš gatavs ņemt koalīcijā Saskaņas centru. Varbūt tas nekas, ka Tautas partija Daugavpilī ir gatava piešķirt nepilsoņiem tādas pašas tiesības, kādas ir pilsoņiem. Varbūt pašvaldību vēlēšanās ir vienalga, par ko balsot. Rīga ir pilsēta, kurā dzīvo vairāk nelatviešu nekā latviešu. Ir politiķi, kas domā tas nekas, lai jau viņi ņem to Rīgu. Tur jau tikai saimnieciski jautājumi. Tiem, kas aģitē par Krievu partiju laišanu pie varas, Rīga varbūt tiešām ir tikai kanalizācijas akvāki vai ceļš uz lidostu. Mūsuprāt, Rīga ir kas daudz vairāk. Mūs interesē, kāda ir tās seja, cik latviski ir tās vaipsti, kas skan tās dziesma. Krievu tautības cilvēki ļoti vienoti balso par partijām, kas atklāti rūpējas par viņu interešu aizstāvību. Savukārt latviešu valsts ir sadrumstalotas, latvieši ir sašķelti. Ejot uz Rīgas domas vēlēšanām, izturieties atbildīgi pret savu balsi, jo latviešu Rīgā jau tā ir mazākumā. Atbalsti savējos Tēvzemei un brīvībai LNNK. Nacionālajie jautājumi nav vienīgā Tēvzemei un brīvībai LNNK rūpe. Ekonomiskie, sociālie un nacionālie jautājumi ir cieši saistīti. Tēvzemei un brīvībai LNNK galvenais ekonomists ir partijas priekšsēdētājs Roberts Zīle, bet partijai ir garš ekonomikas profesionāļu soliņš. Ja vien valdība būtu sekojusi Zīles ekonomiskajai programmai 2006. gadā, tagad situācija nebūtu tik bēdīga. Tēvzemieši bija arī pirmie, kas uzsāka aģitāciju par nepieciešamību izvēlēties Latvijas preci, atbalstīt Latvijas ražotājus un darba vietas Latvijā. Tagad Roberts Zīle ir izstrādājis ekonomiskās krīzes pārvarēšanas programmu. Mūsu pirmais un pats galvenais uzdevums ir radīt un saglabāt darba vietas. Otrkārt, mājokļu un kredītņēmēju aizsardzība. Kredītņēmējs Latvijā ir neaizsargāts pret banku agresīvo alkatību. Treškārt, stingra, profesionāla un cieņas pilna pozīcija starptautiskajās institūcijās. Un visbeidzot, tikai nepārtraukti savalkot jostas, mēs nosmaksim. Tikai ar profesionālu darbu visos līmeņos mēs izkļūsim no krīzes daudz stiprāk. Šis ir kritisks brīdis Latvijai. Atbalsti savējos Tēvzemei un brīvībai LNNK. Tēvzemei un brīvībai LNNK vienmēr ir bijusi kompetenta ekonomikā. Taču krīzes aizsegā Latvijas nedraugi gatavojas slēgt vēl nebijušas vienošanās ar krievalodīgo interešu aizstāvjiem. Latviešu interešu aizstāvība tiek saukta par radikālismu. Latvijas valsts mērķis ir latviešu tautas labklājības nodrošināšana. Acīm redzama neapstrīdama patiesība. Mūsuprāt, jā. Kāda gan cita varētu būt Latvijas valsts pastāvēšanas jēga? Kura gan vēl valsts rūpēsies par latviešiem? Diemžēl lielākā daļa politiķu šādu pašsaprotamu lietu nevēlas atzīt. Viņi dēvē mūs par radikāliem nacionālistiem. Viņi nesaprot, ko nozīmē eiropeiska politika.
Vācija, Francija, Anglija, Itālija – tās visas ir nacionālas valstis. Francija ir francūžu valsts, Itālija ir itāļu valsts, Latvijai ir jābūt latviešu valstī. Tas nav radikāli. Tas ir pašsaprotami. Tēvzemei un brīvībai LNNK nav nec pati lielākā, nec pati ietekmīgākā partija. Diemžēl, jo Tēvzemei un brīvībai LNNK ir vienīgā no Saeimas partijām, kuras programmā ir rakstīts, ka Latvijas valsts mērķis ir latviešu interešu aizstāvība. Tēvzemieši ļoti bieži ir palikuši mazākumā, domājot par Latvijas interesēm. Roberta Zīles 2006. gada ekonomiskā programma tagad izskatās pravietiska. Ja vien toreiz Tēvzemei būtu pieticis balsu un ietekmes, iespējams, tagad viss būtu pavisam savādāk. Latvieši ir sašķelti. Krievu tautības cilvēki ļoti vienoti balso par partijām, kas atklāti rūpējas par viņu interešu aizsardzību. Nacionāli noskaņoti politiķi vienmēr ir mazākumā. Tagad atkal ir iespēja kaut ko mainīt. Atbalsti savējos Tēvzemei un brīvībai LNNK. Rīgā ir liels skaits iedzīvotāju, kuri nav lojāli Latvijas valstī. Rīgā ir daudz iedzīvotāju, kuri nekautreiz demonstrēt savu lojalitāti Krievijai. Kas notiks, ja viņi iegūs arī politisku varu? Rīga ir pilsēta, kurā dzīvo vairāk nelatviešu nekā latviešu. Ir politiķi, kas domā tas nekas, lai jau viņi ņem to Rīgu. Tur jau tikai saimnieciski jautājumi. Tiem, kas aģitē par Krievu partiju laišanu pie varas, Rīga varbūt tiešām ir tikai kanalizācijas akvāki vai ceļš uz lidostu. Mūsuprāt, Rīga ir kas daudz vairāk. Mūs interesē, kāda ir tās seja, cik latviski ir tās vaipsti, kas skan tās dziesma. Krievu tautības cilvēki ļoti vienoti balso par partijām, kas atklāti rūpējas par viņu interešu aizstāvību. Savukārt latviešu balss ir sadrumstalots. Latvieši ir sašķelti. Ejot uz Rīgas domas vēlēšanām, izturieties atbildīgi pret savu balsi, jo latviešu Rīgā jau tā ir mazākumā. Atbalsti savējos Tēvzemei un brīvībai LNNK. Latvija atrodas krustcelēs. Kas ar mums notiks, ir atkarīgs no tā, vai mēs visu izdarīsim pareizi. Vai mēs spēsim turēties kopā un atbalstīt viens otru. Tēvzemei un brīvībai LNNK ekonomiskā programma ir atbalsti savējos. Daudzi saka, ka Eiropas Savienība neļauj mums atbalstīt savus ražotājus, savu ekonomiku. Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle uzskata, ka tā tas nav. Latvijai vairāk jāmācās no Eiropas lielo valstu piemēru. Visi atbalsta savējos, savus zemniekus, savus ražotājus, savas darba vietas. Mums arī tas ir jādara. Citādi mums kā tautai nav nekāda izredzes izdzīvot. Mūsu uzdevums Eiropas parlamentā ir cīnīties par to, lai Latvija nenokļūst otrās šķiras Eiropā. Mums ir jābūt izlēmīgākiem sarunās ar starptautiskajiem aizdevējiem. Mums ir jāspēj viņi pārliecināt, ka arī mēs varam atbalstīt savu ekonomiku, savas darba vietas. Mums saka, to nedrīkst un to nevar. To aizliedz Eiropa un to valūtas fonds. Rezultātā mums nav nec ražošanas, nec zemniekiem godīgs atbalsts. Ne mēs varam sniegt atbalstu mūsu ekonomikai vai kredītņēmējiem. Pilnīgs absurds. Bet citās Eiropas valstīs taču tas viss ir. Ja Latvijas politiķi ir nekompetenti, tad citas valstis steidz to izmantot. Tas ir normāli. Bet mūsējie tikmēr guļ. Ekonomiskie un nacionālie jautājumi ir cieši saistīti. Tās tautas, kurām nav savas ekonomikas, tās paliek arī bez savām valstīm. Šī ir izdevība nobalsot par kompetentiem un nacionāliem politiķiem. Atbalsti savējos Tēvzemei un brīvībai LNNK.